Šodien šeit Kuldīgas centrā skan patriotiskas dziesmas. Jums, meita, ir uz rokas. Kā mēs varētu aucināt šo patriotiskumu latviešu jauniešiem? Jūsuprāt? Droši vien jau, ka viena daļa no patriotismu ir kaut vai šī, ka mēs varam atnākt šeit un parādīt to, kas tad te notiek, kas mēs esam, kas tie vīri, kas tur soļo un kāpēc viņi soļo. Vienkārši runājot par to. Vai ikdienā mēs tam pievēršam, jūsuprāt, pietiekami lielu uzmanību? Vispār sabiedrībā? Jā. Droši vien jau, ka nē, kad ikdiena pārņem ar savām ikdienas citiem notikumiem, bet, kad jau atkal tuvojās kaut kāds svētku vai kāds dienas, kad mēs esam vairāk, jāsaka tā, spiest par to domāt, tad jau atkal domā. Varbūt ikdienā ir tā, kad mazāk par to aizdomājam. Kā jūs domājat, vai Vārtsplēša diena ir viens no lielākajiem svētkiem mūsu tautai? Savā ziņā jau noteikti. Gal galā tie jau parāda, runā par tiem vīriem, kas cīnījās par mūsu Latviju. Domāju, ka jā. Teiksim, šī nedēļa, kas beigsies ar 18. novembri, tā būtu tā īstā reize, kad atgādināt par šiem lietām? Es domāju, ka īstā, jā. Katra šāda reize jau ir īstā reize, kad runā par to, kad atgādināt. Saki lūdzu, vai daudz skolā tev stāstīja par Vārtsplēša dienu un par patriotismu? Man stāstīja, kā mājās ģimenē par patriotismu un Vārtsplēša dienu. Un skolā tur draugi varbūt dažreiz piemin. Un, teiksim, kā šo patriotismu celt saulītē vairāk vai būt? Īsti nezinu, ka patriotismu celt saulītē vairāk, pieminēt tos latviešus, kas tur cīnījās, tie bemontieši, karā cīnījās. Teiksim, un tāda lieta kā zemesargi un jaunsargi, vai tā būtu tā forma, kā šo patriotismu palielināt? Man liekas, ka jā, tā ir. Kā patriots zemesargi, es pats esmu bijis jaunsargs, tāpēc tā kā arī patriots esmu. Un kas pamudināja tev stāties jaunsargos? Īstenībā, būt it kā pa karavīrām, būt cīnīt savu valstu un cīnīties par to, vai būt kā patriots arī. Tu būtu ar mieru, ar ieroci rokā sargāt savu dzimteni? Noteikti, kādiem citādi. Jūsu vērtējums, cik patriotiski jaunieši ir mūsdienās Latvijā? Man liekas, tas patriotisms diezgan ir tāds, minimāli. Kāpēc tā ir? Es nezinu, skolās vairāk par to jāmāc, jārunā vairāk, jāieinteresē ir jaunieši vairāk. Tieši patriotismu kaut kāda stunda, ka mācību priekšmetu drīz vajadzētu ieviest. Varbūt ir arī ģimenes vaina mazliet. Arī varētu būt, jo ģimenei par to ir jārunā, jāmāc, jāapmeklē šādu pasākumu, kā mums šodien pašreiz un tā. Teiksim, vai ar to karogu izkāršanu pietiks? Kas vēl vajadzīgs? Teiksim, šodien labi parāda, viss kārtībā. Es pateikt tā uzreiz, tā kā jāizdomājās vairāk, bet vairāk būtu jāpievērš uzmanītam, jārunā, jāstāst vairāk vecākiem cilvēkiem, jāstāst par to, kā bija, kas vēl saglabājušies, no tā laika, kas var sniegt tā kā mutiskās liecības vēl par to. Vai jūs rados arī kāds cīnījās par brīvību? Nē, manos tieši konkrēti nebūs, diemžēl. Jā. Šāda liecība tiešā nav? Nē, nebūs, nē. Te mēs esam piemiņas brīdī, bet kā jūs domājat, kā tam jaunietim arī viens cilvēciņš mazāks augumā, jums ir pie sāniem ieaudzināt šo patriotismu? Kas būtu jādara mums, mūsu paudzei? Es domāju, ka viens no veidiem ir tieši šāda pasākuma apmeklēšana kopā visai ģimenei.
protams, arī mājās pārunājot, visu to paskaidrojot attiecīgajam vecumam atbilstoši. Man liekas, ka tas mums būs ļoti iedvesmojoši šovakar. Tātad šī vēstures skaidrošana? Arī vēstures skaidrošana. Vai bez ģimenes tur sanāk skolai to izdarīt? Skola var censties. Es arī esmu skolotāji. Bet man liekas, ka tomēr pamati ir ģimenē. Kā jau daudzās lietās. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat mūsu valsts Latvijas patrioti? Es domāju, ka es esmu patriots sirdī, bet ar prātu es neesmu patrioti, jo, ja ir iespēja, protams, to dzīvi labāk. Citās valstīs es noteikti dotos prom. Es arī pat esmu bijusi prom, tagad esmu atgriezusies, tā kā ar sirdi esmu, ar prātu neesmu. Kādēļ šī atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka mūsu ekonomiskā situācija Latvijā patiesībā ir diezgan zema salīdzinājumā ar citām valstīm. Kā tam jaunietim jūsuprāt iemācīt, lai viņš būtu patriots savas zemes, Latvijas, es domāju? Es domāju, tas jau ir patiesībā ģimenē atkarības. Kā tevi jāaudzina ģimenē tā patriotismu, cieņa pret savu valsti, pret savu karogu, pret visu. Tas varbūt pat nav valstī nekāda teikšana, tikai ģimenē vienīgi. Vakar Latvijas diena. Kāds bija vakardienas sajūtas un patriotisms tādā ziņā? Bija sajūta, pacelātības sajūta dēļ karogiem. Jo karogi bija visapkārt, un tomēr Latvija atzīmē to dienu, bet kaut ko īpaši ģimenē, lai mēs atzīmētu, mēs neatzīmējām nemaz. Kaunliet laikam, bet jā. Vai svecīti iededzāt? Svecīti neiededzām, diemžēl. Es jau varētu melot un teikt iededz, bet nē, neizdarījām to. Tādi mēs esam un miesmājā. Tādi mēs esam un miesmājā, tieši tā. Šī nedēļa Latvijā saistīta ar patriotismu izjūtu. Vakar Latvijas diena, šosvētdien jau mūsu valsts proklamēšanas gada diena. Ar kādām sajūtām jūs uzskatāt, kā būtu šīs dienas jāpavada? Katru gadu šo nedēļu sagaidu ar tādām ļoti, ļoti svētku izjūtām. Patiešām jūtu šos visus kā svētkus, kā tuvus, mīļus svētkus, un mēs cenšamies arī ar ģimeni vienmēr Latvijas dienā svecītas, aizdzināt, paskatīties gājienu, un arī valsts proklamēšanas dienā mēs vienmēr apēdām kūku un ejam uz koncertiem, vienmēr atzīmējam un gaidām šo svētku. Šī te patriotismu sajūta, kā mēs varētu sevī radīt lielāku to sajūtu? Ļoti grūts jautājums. To jau katru reizi visi domā par to, kā vēl audzināt to patriotismu. Man liekas, ka tas viss ir ģimenē. Ka jau savus mazos bērniņus var audzināt jau patriotisks un ar mīlestību pret valsti. Man šķiet, ka tas ir tas ģimenē jāaudzina. Vai mazliet nav palicis tas novārtā mūsdienās? Man jau liekas, ka kā reiz pēdējos gadus 5 ir smuki sākuši visu par to domāt un skaisti atzīmēt. Gan internetu portālos izplat visu iespējamo informāciju, gan televīzijā. Man liekas, ka kā reiz vairs nav palicis novārtā, bet jāpaiet kādam laiciņam, lai visu kārtīgi uzņemtu visu to informāciju un saņemtu. Tātad latvietība neiet mazumā? Nē, es domāju, ka nē. Manā uzskatā pilnīgi noteikti nē. Un es zinu, ka es kopā ar saviem draugiem un ģimeni, mēs esam patrioti, mēs atzīmējam, mēs cenšamies, domājam, kā labāk. Ejam vienmēr vēlēt, vienmēr. Tā kā es domāju, ka nē. Latvijas diena. Vai jūs izjūtāt šo patriotismu sajūtu tautā? Protams. Kā tā izpaudās, jūsuprāt? Tāpat tās izlikt karogu pie mājas, parādu nostījos. Laukos, pat cik es dzīvoju, nekāda citādāk pasākuma nebija. Vai svecīt arī iededzāt? Obligāti, katru gadu es svecītu. Arī uz valsts svētkiem jau iegādāts svecītas, es vienmēr lieku Latvijas dienā. Kā jūs domājat, vai šis patriotisms pieaug, jeb iet mazumā? Es domāju, ka pieaug.
Es tādu vismaz uzskatu. Jaunieši aktīvāk ir. Es domāju, ka pieaug. Kā jauniešos, jūsuprāt, varētu veicināt šo patriotismu, latviskumu? Tas būtu jādara. Tas jāatkarīgs no ģimenēm arī, no vecākiem, no skolas. Ja, teiksim, ģimenē neko neinteresēsies vecāku, tad bērni arī neinteresēsies. Tikai, kad lielākā daļa caur ģimenēm to var ieaucināt. Tātad no mazotnes? Jā, tikai, ka no mazotnes. Un šī skolas loma, kas būtu jādara, jāpalielina vēstures stundu skaits vai kaut kas cits jādara? Jā, tam es varu piekrīt. Vēstures stundu un taisna Latvijas vēsturi. Vairāk nevis pasaules vēsturi, bet tiešām Latvijas vēsturi vajag vairāk. Lāčplēša diena. Vai radās šī patriotisma sajūta jūsos? Jā, kaut kas radās īstenībā, pat cik es vakar aizgāju Alsungā uz lāpgājienu, mūsu slavenā kalnā uzkāpu. Kaut kas bija, kaut kas arī zūd, vajadzēja varbūt vairāk kaut ko. Pietrūk tā lielā vienotība, kad visi iedzīvotāji varētu iesaistīties. Skatoties pa televizoru Rīgu jau bija diezgan sparīgi, bet teiksim, tādās mazos ciematos. Un tomēr lāpgājiens Alsungā, tas jau ir kaut kā? Jā, es biju cerējis, ka alsundzinieki, pat cik viņi arī viena no senām tautām, ka tāds suiciems, kad būs vairāk, bet paši jaunieši kaut kādi pāris, kas organizēja to pasākumu. Tātad jaunieši organizēja? Jā, paši jaunieši to ir organizējuši. Tā. Šī nedēļa tādā patriotismu zīmē. Kas jūsuprāt būtu vēl jānoorganizē, lai šī latvietība valktu un zeltu? Man ir grūti pateikt. Tas, man liekas, vairāk jāstrādā pašiem organizatoriem. Īstenībā, ja es kaut ko organizētu, šodien es tagad nepateiktu, bet tajā brīdī, kad es sāktu to organizēt, protams, rastos kaut kādas idejas. Bet tā momentā es neko nevaru. Es nezinu, rast vairāk idejas, mēģināt kaut kāds vairākas pasākumus taisīt, nevis tikai, labi, tā ir piemiņa diena, bet es domāju, kaut kā vairāk iesaistīt, lai vienkārši paudzei vēl turpinās. Un vakar Alsungā vai daudzos logos degas vecītes? Jā, mums kalns pat bija apgaismots. Es no savu māju pastījos, kalns bija tik diezgan efektīgi gaišs. Un, teiksim, kā gan ģimene, gan skola varētu veicināt šo patriotismu? Es domāju, jāiesaist vairāk, jauniešu skolai, skolas darbiniekiem jāiesaist kaut kāds, līdzpārvaldes pārunas par šādiem veidu pasākumiem, kas varētu palīdzēt. Katram jaunietim jau ir savas idejas, ko viņš gribētu redzēt Lāčplēša dienā. Tur jāveic kaut kāds pārunas, idejas izklāsums. Varbūt citiem jāuzklausas katrs savu viedokli un tad salikt kopā un radīt to. Kā Lāčplēša diena, varbūt tās vajag, es nezinu, organizēt katrā ciematā kaut kādu, neteiksim tikai tīri tādu lāpgājienu, bet teiksim galā, kaut kādu zubas grāfu vai kaut ko tādu milzīgāku višķiņu tādu pasākumu. Vienkārši, lai izjūtu to, kā viņi to izdzīvoja tiešām, to Lāčplēša dienu, kā viņi bijuši kaujā to. Un tāpat mēs varētu pamēģināt izbaudīt to augsto laiku, tādā pašā garā, lai izjust to sajūtu, ko mēs cīnāmies. Lāčplēša diena, jūs arī bijāt, skatījāties parādu Kuldīgā, vai radās šī patriotisma sajūta? Jā, tā man vienmēr bijis patriotisma sajūta arī. Bet tagad man ir izteikts vārds patriotismu, ka tomēr ir kaut kāds patriotisms. Un arī tā noskatījos, tā vienam otram arī tāds. Bet vairums nē. Tomēr jaunieši bija daudz. Jaunieši bija daudz, bet viņi kā izskatījās, ka viņiem tas ir tāds kaut kāds, it kā tas būtu pienākums, bet nevis patriotisms, tā būs. Kā viņos varētu iemācīt būt patriotiskām? Tas viņiem ir, viņi paši iemācīsies, un tas viņiem kāda attieksme vecākiem. Ja vecākiem būs patriotisms, tad bērniem būs patriotisms.
Un viņi nemanot ieaugst ar patriotismu. Tātad pamats visam ģimeni. Pamats visam ģimenī. Un vairāk nekā. Jo skolā patriotismu tur iemācīs, bet tur jau tikai tev papildinās. Tā skolnieku vairāk, jo ne tā tikai tev papildinās un iezīt uz priekšu. Ja tev ģimene nebūs, tad arī nekāda patriotismu nav ko gaidīt no viņiem. Un šis brīdis, teiksim, vakar svecīšu iededzināšana arī logos. Vai tas arī nebija tāds, Jā, tas ir tāds patriotisms un tāds saviļņojums, tāds sakot, viss kaut kā kopīgi tāda. Viss tāda izteikts. Vai šo patriotismu nevajadzētu kaut kādā veidā celt arī ikdienā, ne tikai, teiksim, lāčplēs? Ikdienā, jā, visu ikdienā, visu jāiaudzina ikdienā, un tas ir jābūt patriotismu. Bet mums ir tāds, ka nav kas to ieaudzina ikdienā. Ka mums ir vārdsakot tādi, kas to patriotismu vēl neatzīst. Vecais komunisti, komjaunatni. Jo tie visi mums galvenie līderi, kas ir pie vāras. Tā ko viņi mācīs? Patriotismu. Pionieri, jā, tas ir pareizi. Tad bija liels patriotisms pionieri un komjaunatni. Tagad viņiem galvenais kas ir? Es viņus neuzskatu par patriotiem. Tie, kas pie valdība, bet tie ir vienkārši kangari, kas mūsu tautu noveduši līdz tādam līmenim. Diezgan, mēs viņus paši ievēlējam. Mēs viņus paši ievēlējam, jā. Tāpēc, ka viss jau ir tāda, ātri viss kaut ko aizmiestās. Šodien viņš tev sola, un rīt viņš tev ķerās pie rīklas jau klāt. Jo tā ir komunisma ideja. Un tā ir viss tā ideoloģija. Lāčplēša diena. Un praktiski katrā Latvijas pilsētā notika pasākumi saistībā ar šiem svētkiem, šo piemiņas dienu. Vai jūsos tas radīja patriotismu sajūtu? Jā, es esmu no Dobeles, un arī mēs kopā ar mazo meitu piedalījāmies Lāčplēša pasākumā, kas bija veltīts Dobelē. Jā. Kā tur bija? Kā gāja? Ļoti jauki, tiešām ļoti jauki bija. Tik daudz cilvēku bija, visi ar lāpām, ar svecītēm un gājām pa pilsētu tādā gājienā, pēc tam pie mūsu brīvības pieminekļa saucamā bija arī koncertiņš maziņš un tiešām bija ļoti mīļi. Un cilvēki bija daudz un atsaucīgi un tie, kas piedalījās, tie guva labus iespējas. Tieši šis tāda veida pasākums šo patriotismu ceļ? Jā, noteikti ceļ, jo arī piedalījās tik daudz mazu bērniņu un viņi tiešām bija priecīgi un viņiem tas patika. Varbūt viņi vēl īsti nesaprot, ko tas nozīmē, bet to, ka var iet ar tām svecītēm un lāpām un ir tā muzika skan un jā, tas ir labi. Kas būtu tas, kā viņam šim mazajam mūsu valsts pilsonim iemācīt? Es esmu latvietis, par to jāatzīmās. Jā, droši vien jau, ka ģimenē tas jāmāca. Ģimenē, skolā. Un tiešām, lai mīl mūsu Latviju. Un Latvija ir skaista un ir jāmīl. Jūsu vērtējums, cik patriotiski mēs esam latvieši savai nācijai? Latvieši, kā lai saka, ir diezgan atturīgi. Ar ko tas varētu būt saistīts? Ar politisko stāvokli valstī šobrīd. Tikai un vienīgi? Arī labklājības līmenis neapmierina varbūt visus. Kā mēs varētu šo patriotismu celt sevi? Atgriezt pirmkārt latviešus visus no ārzemēm, kas ir izceļojuši ārā sakarā ar labklājības līmeni. Jo tik šausmīgi daudz ir izbraukuši ārzemēs. Man pašai dēls jau 12 gadi ir ārzemēs, tā kā es domāju jaunatne un visi speciālisti ļoti daudz brauc ārā. Tā kā domāju, ka tas arī būtu ļoti liels no svara atgriezt. Un, teiksim, skolā, kā un mājās, kā tam jaunietim iemācīt? Es esmu latvietis un būšu patriots. Domāju, ka tas ir no ģimenes pirmsākumiem pašiem, no bērndārs vecuma jau jāmāc, ka jāmīl dzimtene ir. Bet, par cik ir tāds stāvoklis Latvijā, tad redziet, izaug tie bērni un tāpat kā mani bērni ir aizceļojuši prom. Zināts, patriotisms ir, bet, tāda dzīves apstākļi. Vakar Lāčplēša diena, vai bija šis patriotisms rīlis? Jā, mazliet bija gan, jā, svecītēm un ar gaisotni tādu. Tās
pati esmu no Talsiem, tā kā mums tur bija lāpu gājiens. Kā tur gāja? Ļoti jauki. Lāpu gājiens bija, koncerts bija skaisti. Pati bijāt tur piedalījāties? Jā, biju. Vai daudz cilvēku bija? Bija daudz, jā. Varbūt tieši šāds piemērs arī būtu tas stimuls būt patriotiskākam. Nu jā, protams, arī tādas svētku sajūtas, kad tu jūties patriots, kad ir tāda gaisotne pirmo apkārt.